Labdien, vēlreiz es to mikrofonu pieregulēšu. Man teica, ka jārunā mikrofonā. Jā. Paldies. Tad mēs esam ekspozīcijā Dziesmu svētku telpa. Un viens no šīs konferences tādiem dzinējspēkiem to vispār inicijēt bija tieši šī te apziņa par ekspozīcijas veidošanas procesa zināmām paralēlēm ar pašu tradīcijas procesu. Un tādēļ arī mana priekšlasījuma prezentācijas nosaukums ir ekspozīcijas Dziesmu svētku telpa, veidošanas un Dziesmu svētku tradīcijas fenomena saskarsmes punkti. Jaunas muzeja darba pieredzes kontekstā. Un vispirms es atgādināšu jums to, kas ir teikts mūsu ekspozīcijas manifestā. Tas ir arī izlasāms lejā tur pie ieejas uz sienas. Tātad Dziesmu svētku telpa ir veltījums latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas dzimšanai, gaitai un turpinājumam. Šobrīd 6 mēnešu laikā, kopš Dziesmu svētku telpa ir atvērta, šī ekspozīcija ir ļoti komplementāra apmeklējuma statistika, un tie ir līdz 1. novembrim mūs ir apmeklējuši 7537 apmeklētāji. Šodien jūs visi piepulcēties viņiem, gribot vai negribot, jo arī nenoejot ekspozīciju, arī šī kopienas telpa ir ekspozīcijas daļa. Tā ir gan tā dzīvā un pulsējošā ekspozīcijas daļa, kurā viss mainās, tiek uzkrāts, tiek lietots un tiek darīts pieejams, lai inspirētu nākamos tradīcijas norises procesus. Tātad ekspozīcijas tapšanas vadmotīvs bija tradīcijas 150. gadskārta. Tomēr jāapzinās, ka mūsdienu Dziesmu svētku kustība vairs nesaistās tikai ar tās pirmsākumos iekopto un attīstīto kora a cappella dziedāšanas praksi. Tāpat arī šodienas Dziesmu svētku dalībnieku attiecības ar sabiedrības kopienām ir daudz sazarotākas. Ik viens no 40 un plus tūkstošiem dalībnieku ir piederīgs kādai no svētkos pārstāvētajām mākslas nozarēm, konkrētam kolektīvam, paaudzei, novadam, valstī vai pat kontinentam. Ekspozīcijas tapšanas laika viens no spēcīgākajiem ietvariem, protams, neņemot vērā visu pavadošo Covid pandēmiju, bija kopienas aktīvā gatavošanos 27. vispārējo dziesmu un deju svētku un 17. deju svētku norisēm. Un priekšplānā izvirzījās izaicinājuma pilnais uzsaukums "Neviens nedrīkst būt aizmirsts". Atgādināšu, ka ekspozīcija tapa ļoti īsā priekš šādas norises periodā no 2021. līdz 2023. gadam. Vēl viens tāds spēcīgs un jaudīgs ietvers ekspozīcijas tapšanai bija darbs pie jaunās muzeja definīcijas. Un šis ekspozīcijas veidošanas process notika laikā, kad Starptautiskā muzeja padome, jeb AICOM, diskutēja un lēma par jaunas muzeja definīcijas formulējumu. Jauni termini un muzeja nozīmes nianses no muzeja prasa ne tikai solidarizēšanos ar cilvēces kultūras mantojumu, bet arī muzeja institūcijas aktīvu līdzdarbošanos šodienas sabiedrības kā mantojuma patērētājas un radītājas interesēs. Iesaistošā pieeja kļuva par vienu no muzeja darba metodēm un vienlaikus izaicinājumiem līdzās ekspozīcijas kopējās un katra atsevišķā objekta koncepcijas un satura izstrādei, artefaktu un avotu pētniecībai. Ekspozīcijas tapšana šādi korelēja ar pašu Dziesmu svētku tradīciju kā dzīvu, iekļaujošu, mainīgu, bet tanī pašā laikā pamatvērtībās stabilu, ilgtspējīgu materiālās un nemateriālās kultūras fenomenu. Tradīcija gan kā tāda neatbild definīcijas šim te globālajam uzstādījumam, bet pati rada šo uzstādījumu ekspozīcijas veidošanā.
Šeit šķiet, ka mēs ar Andu Laķi esam kaut kur kopā, kopā šo iecerējušas, bet patiešām dziesmu svētku telpa ir, kā ekspozīcija, ir tradīcijas procesa sastāvdaļa. Mēs to apzināmies un apzinājāmies jau no paša veidošanas sākuma. Un atgādināšu, ka muzeoloģijas literatūrā mūsdienās ekspozīcija tiek traktēta kā komunikācijas rīks, kā mēdījis, kurš ar apmeklētāju interaktē gan izziņas, estētiska un emocionāla pārdzīvojuma radīšanas kontekstos. Kā izstāstīt tradīcijas vēsturi, zināšanas, emocijas un nenogriezt tās turpinājuma perspektīvi arī mantojuma aspektā, apzinoties, ka katra tradīcijā notikusī norise un arī individuālie stāsti top par tās dzīvo komponenti un vienlaikus mantojumu. Dziesmu svētku telpas gadījumā ekspozīcija pārkāpj tās klasiskās izpratnes robežas, kļūst ne tikai par izzinošu estētisku un emocionālu vēstītāju, izmantojot materiālus un nemateriālus artefaktus, bet gan ir nepārtraukts tradīcijas, zināšanu un pieredžu akumulētājs un uzkrājējs, uzkrājot un veidojot aizvien jaunus resursus tradīcijas izpētēji, izziņai, pieredzēšanai un turpināšanai. Vēl vēlos piebilst arī, ka ik viens no dziesmu svētku telpas un šīs ekspozīcijas veidotājiem arī bija un ir šīs tradīcijas un kopienas daļa, gan tādā ļoti vispārinātā izpratnē, kā mēs uzskatām, ka ik viens latvietis ir šīs tradīcijas daļa, bet arī katrs ir vai nu kādā kolektīvā dziedoši, dejojoši vai citādi piedalās šajā dziesmu svētku kustībā kā dalībnieks. Un līdz ar to arī ļoti grūti bija reizēm novilkt robežas un nošķirt šo te dalībnieka un ekspozīcijas veidotāja skatu punktu. Tātad, protams, katras ekspozīcijas veidošanas pamatā ir vispirms pētniecība, avotu apzināšana, un runājot par ekspozīcijas veidošanas un arī tradīcijas tādiem saskarsmes laukumiem, tad pētniecība un dokumentēšana ir viens no tiem, jo mēs zinām, ka dziesmu svētku tradīcijai piederīgie ļoti aktīvi dokumentē. Par to liecina gan dažādo kolektīvu vēstures mapes un albumi, kas tiek krātas, gan atmiņas institūcijās tas tiek darīts. Un šeit arī iesaiste bija kā viens no priekšnoteikumiem. Šeit mēs redzam, kādi skaitļi, kādi apjomi tika iesaistīti tādā tiešā, apzinātā veidā, bet tas noteikti ir arī vairāk. Tātad tās ir privāti personas, kas ir aktīvie un bijušie dziesmu svētku tradīcijā iesaistītie kolekcionāri un entuziasti. Šeit ir arī fotogrāfi, tad 36 atmiņu institūcijas, gan valsts, gan reģionālas, gan mazāk lokāli nozīmīgas, gan 6 dažādas citas izglītības un kultūras iestādes, un šie te tradīciju pārstāvošie kopienu segmenti arī nosedza ļoti lielu daļu kustības dalībnieku. Tie bija gan kori, gan pūtēji orķestri, dejotāji, koklētāji, vokālie ansambļi, folkloristi, mazākumu tautību kolektīvu, kā arī latvieši diasporā. Ekspozīcijā un muzeja kolekcijā kopumā ir dažādas proporcijas muzealizētiem kolekcijas priekšmetiem un dokumentētai, fiksētai informācijai, kas ir nemateriāli, jo, kā jau arī profesora Anda Laķa pieskārās tradīcijas muzealizēšanai, muzeja formās, šajā gadījumā muzejam tas ir izaicinājums, jo ne visu mēs varam un drīkstam muzealizēt, proti izņemt to no sākotnējā konteksta un ielikt muzeja tādā institucionālā kontekstā. Mums ir pienākums to dokumentēt, izpētīt un
atdot, jeb ļaut tradīcijai ar to dzīvot tālāk. Lūk, un šeit jau jūs redzat to pašu interaktīvo objektu, kas tiek nosaukts laika upe. Iepriekš tas bija tukšs, nepiepildīts. Un šeit, šajā te interaktīvajā dārguma sienā, ko caurvīja aktīvi izgaismota laika, fotogrāfija laika upe ir apkopota tradīcijas vēsture, sākot no svētku pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tie ir artefakti, audiovizuālie materiāli un teksti, tie atklāja vienotu vēstījumu par tradīciju, izceļot kādu unikālu būtisku liecību katru svētku un nācijas vēsturē. Katrs no šiem te laika upes moduļiem, jeb gadiem, lielo svētku norises gadiem, iedod balsi konkrētajiem dziesmu svētkiem, apzinoties, ka šo balsi veidojas politisku, ekonomisku, sociālu un kultūras apstākļu kopums starplaikā no iepriekšējiem svētkiem un ka tā paliek tradīcijas kopkorī. Šeit ir arī skaitļi, kas tātad 18 oriģināli artefakti ir eksponēti, 69 albumi, kuros mēs neesam izskaitījuši fotogrāfijas un iespiedarbus un dokumentus, kas tur ir izvietoti, 15 audio atmiņas, 12 video darbi, kur pamatā ir gan arhīvu video, gan arī daži ir oriģināli tapuši, 9 Ernesta Kļaviņa oriģināli zīmējumi, un tad, protams, šī te fotogrāfiju upe un neskaitāmi dokumenti, kas ir kopiju formātā un kas veido šo te vēsturi. Tātad šī te objekta, izziņas objekta piedzīvošanas un pieredzēšanas veids ir gana interaktīvs un dziļš informācijā. Runājot par sabiedrības iesaisti, ko es jau pieminēju, tas ir viens liels izaicinājums, jo, lai iesaistītu, mums ir jāatrod gana laika šīm te attiecībām, sarunām, tikšanās reizēm, pieredzes apmaiņai, un tas, ko jūs redzat šeit arī kopienas telpā un lejā ekspozīcijā, viss ir tapis tam tiešām veltot ļoti lielu attiecību kopšanas enerģiju. Šeit konkrēti mūsu kolēģe ekspozīcijas vadītāja Iveta Grava ir kopā ar Kultūras biedrības Harmonija vadītāja Astrīdu Kamšu, kura mūsu grāmatplauktam dāvina tikko iznākušu grāmatu Mani dziesmu svētki, kur ir apkopotas Cēsu novada dziesmu svētku dalībnieku atmiņas. Un es palūdzu arī savām kolēģiem ekspozīcijas veidotājām atsūtīt savas tādas spilgtākos mirkļus, gan apkopojot, ar ko tad viņas ir tikušās un ko ieguvušas, bet es izvēlējos, īpaši nerediģējot, paņemt no ēpastiem šos citātus, kas, manuprāt, ļoti tādā sirsnīgā un cilvēciskā veidā parāda šo te darba procesu un parāda arī to, ka ik viens ekspozīcijas veidošanas laikā sastaptais kustības dalībnieks, kopienas dalībnieks vai ekosistēmas dalībnieks kļūst par draugu un teju vai radinieku, un šīs attiecības ir uz ilgu laiku. Es laikam nelasīšu, man šķiet, ka jūs pagūstat izlasīt, un šie ir tādi mirkļi. Runājot par ieguvumiem, šeit ir tātad vēl mazi attiecību veidošanas mirkļi. Tātad Daiga Bondare kopā ar svētku, 5 minūtes, vai dieniņās, labi, es eju uz priekšu. Nu jā, Jānis Erinšēts ar Ritu Platperi, kuri nodēva materiāls. Šis ir tāds izējnieks šim te kopienas skapim, kurš tika saziedots, un tātad tas rezultāts ir gan tradīcijas norišu datu
datubāze, kuru jūs redzat, kur varēs redzēt gan elektronis, gan šīs te kartes formātā, kas ir šeit, jo mēs zinām, ka tradīcija nav 26 vai 27 dziesmu svētki, un te tie karodziņi ir tik daudz, kas dokumentē visu norisi. Tad bibliogrāfija, kas ir publiski pieejama, un šis te pats plaukts, kurā šobrīd ir 2300 izdevumu, un kurā neviens viena skatītājs ir atradis arī savus radiniekus vai paziņas. Un šeit konkrēti somu bērnu kora Tapiola diriģents Pasī Hjoki ir atradis savu brāli kādā no katalogiem. Ejam tālāk strauji, līdzpārdzīvojums, emocionālā, patriotiskā kopība, tas arī ir viens jaudīgs saskaras punkts. Un šeit ir stāsts par interaktīvo objektu lielākais koris pasaulē, kurā ir šis simbolu, metavēstījumu kopums, kas šo tradīciju padara tādu ļoti netverami sajūtamu, kas rada tādas tirpas un kaut ko ļoti līdzīgu, ko mēs piedzīvojam dziesmu svētkos. Un šeit ir iesaistītas ļoti daudzas arī svētku kopienas, lai iekļautu arī šos te latviešu dzīvesziņas kodus, kas pārauga arī tradīcijas zīmju sistēmā. Un, protams, tas viss ar radošo un tehnoloģisko komponentu tādu sinerģiju manifestējas šajā te emocionālajā metavēstījumā. Šeit ir daži fotokadri, kā tas viss tika darīts, tiešām meklējot šos te aktierus vai ekosistēmas dalībniekus ar savām balsīm un savām līdzdalības formām svētku tradīcijā, kas ir gana dažāda. Jā. Un šis ir arī filmēšanas laiks, 2022. gada 2. jūlijas, kad šie te koristi, kas bija sanākuši speciāli uz filmēšanu, piedzīvoja gan milzīgu karstumu, gan ar sauli, gan arī dabūja pērkonu un lietu. Tā kā, saule, pērkonas, Daugava tur bija. Runājot par nākamo saskarsmes punktu, tātad tās ir personības un simboli, kas ir ļoti svarīgi gan tradīcijai, gan arī, protams, ekspozīcijā, lai iedot šo te spēcīgo asociāciju, un šīs te personības arī bija līdzdalīgas ekspozīcijas tapšanā. Viena no tām ir Sigvards Kļava, kurš bija tāds idejiskais, radošais, viens no lielākā kora pasaulē, un šeit viņš ir arī šajos te gan modelēšanā, gan arī reāli ierakstā. Protams, kur nu bez līgo karoga, un to darināja arī, tas arī tapa šī kopija, vispirms izpētīts rūpīgi oriģināls Ivara un Ineses Mailīšu darbnīcā, un šo personību saistība ar dziesmu svētku procesu arī ir leģendāra. Tad, jā, personības un artefakti Vaira Vīķa Freiberga dāvāja ekspozīcijai šo savu leģendāro vainagu cepuri, kas mums visiem asociējas ar viņas spēcīgo uzrunu 2021. gada Rīgai 800 dziesmu svētkos, un ar kuru viņa ir arī uzstājusies diasporā Kanādā 76. gadā, ja nemaldos. Jā, tad par ātri izskrienot caur tam visam, mēs esam pie turpinājuma, pie nākamā panta, lai jūs nejautātu, vai tiešām ekspozīcija beidzas ar 18. gadu, jā, pēdējais slaids, un mēs esam par turpinājumu, par spēju nobalansēt uz šīs smalkās robežas, nemuzealizēt tradīciju, muzealizēt artefaktus un saglabāt tradīciju dzīvu un šo skatu uz tradīciju cilvēku, nevis objektu centrētu. Tā īsumā par muzeju. Tā kā paldies par uzmanību, turpinājums un nākamie panti noteikti sekos. Jep. Brīnišķīgi.